Paldies par lūkšanu, gan arī par to kopīgo slavēšanu. Un mana tā iekšējā sajūta bija, ka labi šeit būt. Tas tā kā Pēteris, kad teica Jēzum tur Taborā kalnā, labi šeit būt. Var teikt tā, ka tas veids, kā tiek praktizēta un nodota tālāk ticība līdz šim, ka tas sevi kaut kādā veidā ir izsmēlis caur vienkāršu tradīciju un mehānisku, kā saka, līdzdalību un iešanu baznīcā. Ka šobrīd dzīves ir tās draudzes, kur ir vairāki elementi. Viens, un tas ir Džeimsa Melona vispār zelta atslēdziņa, var teikt. Jo viņa tā pirmā bāzes grāmata ir From Maintenance to Mission, no saglabāšanas uz misiju. Viņš saka, ka draudzes ir krīzē, tāpēc, ka viņas strādā uz sevi, viņas vienkārši atražo sevi, apkalpo savus draudzes locekļus, bet neiet misijā, neizplata uz āru labo vēsti, evaņģēliju. Un tieši Melona draudze, vai 3 draudzes, kuras viņš pārņēma kaut kādā tur 2007. vai kurā tur gadā, viņam uzticēja, viņš sāka ieviest mēģināja tā kā reformēt to draudzi tā, lai viņa sāktu būt misionāra, un tad, kad viņš jau tika pārcelt uz citu draudzi un tika nozīmēts par atbildīgo visā diecēzē draudžu atjaunotnes jautājumos, tad viņam bija vairāk nekā 1400 svētdienas dievkalpojumu dalībnieki, 840 bija iesaistīti kalpošanā un 80 diakonijas dažādas. Strādā. Un tāpēc tas aizgāja pa visu pasauli, var teikt, jo pirms gada es biju tādā Catholic Parish Summit Anglijā. Tur bija 800 šo Divine Renovation līderu no visas pasaules. Un viņi bija ugunspilni. Viņi grib to nest tālāk. Un es tā ceru, ka mēs te Rīgā arī tai virzienā, kā saka, mēģināsim to iedarbināt. Priesteri Ronaldu Melkeru aizsūtīja uz pusgadu uz Kanādu, viņš bija Džeimsa Melona draudzē par vikāru, asistentu. Tagad viņš ir atpakaļ, viņu nozīmēju par prāvestu Mārupē, kur baznīcas vēl nav, bet tur ir vide. Un pagaidām viņš dzīvos šite. Aicinu viņu uz tām otrdienas lūkšanām, un viņš ir nozīmēts par Divine Renovation projekta attīstītāju diecēzē. Tā, ka redzēsim. Redzēsim tā, ka tādas laika zīmes, ka ja agrāk tātad tā ticība tika nodota caur ģimeni un caur šo tradīciju tādā ļoti organiskā veidā, tad šodien tur kaut kas ir tā kā pārrāvums, jo skola nav kristīga, ģimene pamatā arī, jo ģimenes tas ir izņēmums, kad tur nav vecāki jau, šķīrušies un 2., 3. partneris, ar kuru nemaz nelaulājas vairāk, vai kāds bērns no cita vecāka un tā tālāk. Tā ka ģimene, tā vidēji statistiskā ģimene vairs nav tā ticības nodošanas vide, skola nē, masu mediji nē, draudze, ja viņa ir tāda, kā to teikt, augsta un individualistiska, ka tikai atnāk es un Dievs un pēc tam pa durvīm ārā. Ar vārdu sakot, nenotiek ticības nodošana. Un tātad, lai ticība varētu būt nodota, tad ir vajadzīga kopiena, dzīva draudze kopiena, kurā katrs kopienas loceklis, draudzes loceklis atrod kaut kādu savu kalpojumu, kur,
teiksim, ir mazās grupas, kur ārpus svētās mises arī notiek formācija, un kurā svētā mise nav visaugsta un formāla, bet kur tiek pasludināts reāli evaņģēlijs, kurš ir gara spēkā, kurš, kā saka, trāpa cilvēku vajadzībās un atbild uz tām. Tālāk, kur ir slavēšana vai ir, teiksim, tā baznīcas mūzika, kurā var piedzīvot Dieva klātbūtni, vai ne? Un tāpat arī viesmīlība, ka ja ienāk kāds svešais, ka viņu tomēr uz viņu reaģē un kā saka, mēģina viņam palīdzēt un viņu integrēt. Ar vārdu sakot, ir vajadzīga tā kultūras maiņa draudzē.